Guvām tikko iespaidus no Titanika muzeja, tiešām kruti. Un tagad mēs atbraucām uz kaut kādu vietu, welcome to Fight Head. Šitā te, un reku, tur var tālumā redzēt tādas smukas mājas. Nu, nezinu, jūs neredzēsiet, es pat pietuvinot jūs neredzēsiet, bet, nu, šitā ir Īru jūra. Šitā ir Īru jūra, jā. Un mēs iesim ar kājām kaut kur skatīties kaut kādas klintas. Un mums tā kā būs apigēna skaisti. Nē, nu mums jau bija nojauta. Kāds? Maskējās projektā. Nē, bet izsaucam pakaļ pēc cūkas. Nu... Cūkaita. Cūkaita. Taču pēc cūkām izstās, bet reāli tās ir aitas. Bet tās ir īru vai cūkaitas? Ir cūkaitas. Viņām baigi īstām. Kuņas rēstas ir? Viņas ir aktuālas. Viņām ļoti ātri ķēri. Mums ir uzstrādāt. Cūkaits. Nu, ot, mēs esam uz to, tur augšā baznīciņu, nē, bet šito te, kā viņš saucās? Mols? Nē, kā saucās tas? Bāka. Bāka. Jā, man te īsti sajūtas, jā. Ot, reku, ejam gar Irish Sijā. Un baigi, nu. Paskaties, viņš tās skatās, saka tuvāk paņem aizsīm. Laikapstākļi vienkārši ir burvīgi. Reku ir šīs aitiņas, kas te ganās, reku te var nopilnēt. Nē! Tev, kas pa sašliku, paskaties! Tāds sašliks! Šašlik. Sašliks! Ausis gaisā, paskaties, Baigās. Nu, ot, tāds ir tās īru aitas, no kurā viņš ir tās cepuris tamborē un āda ņemās, jā. Nu, tā kaut kā. Ar aitām ņemās arī, jā. Ar aitām ņemās. Visi labi. Nu, vo, turpinām ceļot. Šitādi pasakaini skati. Šitādi pasakaini skati no drona. Lidojumi vispār izstās super. Jūra zaļā krāsā tādā, jā. Īru jūra. Īru jūra. Pasakaini te ir. Klintas tādas. Rīktīgākās klintiņas tādas. Jā, kaut kāds tipa būvēt dāmas kaut kāds. Dāmbīts taisīts, aizsprosts kaut kāds, lai neaplūst. Un te ir gāzies ūdens lejā droši vien, kad ir kaut kādi lieti. Šeit gāžās lejā ūdens. Un tepat ir izbūvēta tāda, tā kā dambi tāda. Kolosāli. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories would fade, they never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2, where are you? Still in my heart. Snapping 3, 4, don't need you here anymore. Get out of my heart.
Bāku vēsturiskie aizsākumi sniedzas tieši Eģiptē, kur viens no 7 senās pasaules brīnumiem patiesībā bija bāka. Pirmā reģistrētā bāka bija Eģiptē, Pharos no Aleksandrijas. Uzcelta ap 280. gadu pirms mūsu ēras, un gaismas avots bija milzīga atklāta uguns, tās virsotne. Tā bija ne tikai pirmā pasaulē uzceltā bāka, bet arī augstākā, kāda jebkad uzcelta, sasniedzot 138 metru augstumu. Īrijas bāku zelta laikmets bija 19. gadsimts. Īru gaismas bāku dibinātājs Džordžs Halpins uzcēla daudzas no īru piekrastes abrīnotākajām bākām un uzlaboja daudz vecās bākas, izmantojot labāko no tā laikmeta jaunumiem. Tikai pusstundas attālumā no Belfastas un Causeway Coastal Route, Blackhead Lighthouse ir lieliska vieta, lai ieraudzītu vienu labākajiem skatiem Ziemeļīrijā. Šī bāka tika uzcelta un tās gaisma pirmo reizi iemirdzējās 1902. gadā. Šī sauktā melngalvi bāka tika pārveidota ar elektrības vadību 1965. gadā. Šajā stacijā bākas uzraugi dzīvoja līdz 1975. gadam. Šī ir viena no 65 bākām visā Īrijā. Nu, ir tā studija Game of Thrones, ko es teicu, ka mēs varam iebraukt. Viņi te filmējuši. Jā. Dzintars ļoti daudz vietas lasīja, kad viņi filmēja. Mēs tagad iesim pa to alēju, kur filmēta ir filma Games of Thrones. Nu, tagad tronu spēles. Reku būs tā alēja. Troņu spēles, troņu. Skaisti, ne? Nu, ko laižam dronu? Nu jā, vajadzētu. Dark Hage ir dišskābaržu aleja gar Bregaka ceļu starp Armoju un Stranocumu Antrimas grāfisti, Ziemeļīrijā. Koki veido drūmu tuneli, kas tika izmantots kā vieta populārajā televīzijas seriālā Troņu spēles, kā rezultātā avēnija ir kļuvusi par populāru turistu apskates objektu. Izcelsme. Apmēram 1775. gadā James Stewarts uzcēla jaunu māju, kas nosaukta par Greishills māju. Uz Mūžas pieejas ceļu tika iestādīti vairāk nekā 150 dišskābarži, lai radītu iespaidīgu pieejas aleju mājai. Leģenda. Saskaņā ar leģendu, aleju apmeklē spoks, ko sauc par pelēko lēdiju, kura ceļo pa ceļu un lido pāri alejai no koka uz koku. Ir apgalvojums, ka viņa ir vai nu Jamesa Stewarta meitas gars, Pegija, vai arī viena no mājas kalponēm, kas mistiski nomira. The Dark Hage tika izmantota kā filmēšanas vieta Karaļa ceļam televīzijas seriālā Troņu spēles. Koki tika izmantoti arī 2017. gadā Transformeru filmā Pēdējais bruņinieks. Es tikko viņam acīs ieskatījos, viņš ir stulbs, nevis viņš merēts. Viņš ir fermers. That's yours. 100 eiro, tad ir no sūdiem, no? Droši, ja? If I live to 100 or 110, I fell to the ground and I couldn't get up after drinking a pint of the Johnny Jumper. After lowering the third, I headed straight for the yard, where I bumped into Brophy, the big civic guard. Come here to me, boy, don't you know I'm the law? Well, I upped with my fist and I shattered his jaw. Causeway? Giants. Giants, mēs esam Giants Causeway. Nu, ķipti, vai Giants Causeway. Nu, īriski. Un nezinu, ko tu var redzēt, bet tas tur, kur mēs rekur tur šitas, tas ir Atlantijas Oceans. Okeāns latviski. Redziet, tas ir Atlantijas okeāns. Laikapstākļi ir netipiski Īrijai, jo šodien bija jābūt lietum, pērkonu negaisam,
Un vēl visādiem sūdiem, ja, virpuļu viesulim, bet viņa nav. Kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka mēs atbraucām. Šitie ir tā kā tipiskie īri turisti. Un šeit šī stāvvieta maksā 13 eiro no cilvēka. Mēs aizbraucām bišķi tālāk, un tur ir 10 eiro no automašīnas. Nevis eiro, bet paundi. Nu, nav būtiski, jo mēs esam Anglijā. Un ko šeit var? Kazvēja hotelis kaut kāds, te arī par nakti var palikties. Un ko šeit var redzēt? Un mēs tagad iesim lejā kaut kur. Šitā tas izstāstas travel maršruts. Tā jātrāp lejā. Tā tad. Mēs te stundu staigāsim. Jā. Mēs te stundu staigāsim. Wow, te jau ir labi. Te būs jāpalidina drons. Kad tā dronu palaidām. Tā. Nu ko, saksi, jo dronu te nevar laist. Mēs jau nelaidām. Nē. Viņš lidoja. Viņš pats lido, mēs nelaidām. Kā pacēlās, tā pējam. Īsts dabas brīnums elpu aizaužos dambis ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā un atrodas Nacionālajā dabas rezervātā. Šis ir Nacionālais dabas rezervāts, kur mēs atrodamies. Dambi unikālo izskatu rada 40,000 dabiski veidojušies bazalta kolonu ar 6 stūriem. Dažas no šīm kolonām ir pat 12 metru augstas. Seriāla vieta izveidojusies pirms 5 līdz 60 miljoniem gadu vulkāna. Vulkānā. Nu, vulkāna rezultāti. Super. Iesim skatīties seriālu objektu. UNESCO. Jau, bet tiešām viņi seškantaini visi. Bet dažādas formas nav vienādas, bet seškantas ir. Kantains, kā izskauts. Wow. Ej, tu nost. Skatās tas apmēram tā. Tas un kājā visi ir šitādi seškantīši. Katrs tas seškantīts ir atsevišķi. Un viņi kaut kā līduši ārā pa vienam no zemes. Deep in Canadian woods we've met from one bright island flown. Great is the land we tread, but yet our hearts are with our own. And ere we leave the shanty small, while fades the autumn day, we'll toast old Ireland, dear old Ireland, Ireland boys, hooray! Ireland boys, hooray! Ireland boys, hooray! We'll toast old Ireland, dear old Ireland, Ireland boys, hooray! We've heard their faults 100 times, the new ones and the old. Kā Elīna jau minēja, šī vieta ir UNESCO pasaules mantojuma sarakstā no 1986. gada. Šo vietu dēvē par Milža dambi vai Džianskausevei. Tas ir 6 kilometru garš bazalta kolonu zemesrags, kas atrodas Ziemeļīrijas krastā tās ziemeļos apmēram 40 kilometru uz ziemeļaustrumiem no Deri, kas izveidojies sena vulkāna izvirduma rezultātā paleogēna perioda laikā, pirms 50 līdz 60 miljoniem gadu. Milža dambis sastāv no aptuveni 40,000 bazalta kolonu lielas sistēmas. Kolonām parasti ir 5 līdz 7 neregulāras formas puses. Bazalta slāņi pēc vulkāna izvirduma izveidoja kolonnas, formu ieguva, pateicoties spiedienam starp tām. Tās ir 38 līdz 51 cm lielas diametrā un līdz 25 metru augstas. Kolonas atrodas pat 100 metru augstumā. Seškantaini kluči. Tāda sajūta, ka kāds viņus te ir atnesis vienkārši un salicis. Protams, ka viņi ar laika ar ūdens ietekmi ir sabiruši tur lejā, jautājumu par to nav. Bet visi vienkārši seškantaini kluči. Un šis vispār jau sagriezts ir pīrādziņos. Šitas ņem un mūrē māju bez problēmām no klucīšiem. Tāda sajūta, kad kāds ir atnesis salicis, tā kā
Ņemiet reku celtniecības materiālu un strādājiet. Fenomenāli. Nu, kas par klucīšu. Wow. Un šitā ir tā siena, no kuras lien ārā īru leprikonu. Viņi kaut kur te paverās, neviens nezin, un iznāk ārā te tie leprikoni. Nu, šito vietu sauc par ērģelēm, bet tā arī izskatās. Šitās reāli ir ērģeles. Nē, nu, tiešām dabas brīnums viņa. Tā tie skati ir tik iespaidīgi, ka nevar atrauties. Un tie dīvaini akmeņi, tas ir vienkārši kaut kāds, nezinu, 86. pasaules brīnums. Nevar būt pat pirmais figviņas, bet nenormāli krūti. Tas ir kaut kas tāds, ko vajadzēja redzēt. Labais. Nu, ot, tad aizbrauksim kaut kur paēst. Pa ceļām iespējams uz tādu pilsētu, kā saucās Bušmils. Galvējā, uz Galvēju brauksim, jā, pēc tam. Mēs tur būsim vēl vakarā. Ui! 4 stundas būs Galvēju iebrauc. Nav tik traki. Nu ko, atbraucām uz Bušmilu Innas restorāniņu. Nu, iesim kaut ko iest, varbūt arī iedzert. Uz priekšu. Šādu cilvēks ir aizraujis ar džinas sīpolu zupu.
Un kliedz uz mums, ka esot nenormāli garšīgi. Un ko, uzrakstīsim mazu fināliņu pa mūsu vakaru, pa visu šodienu mums, ko? Uzrakstam kādu fināliņu pa mūsu šodienu? Pagad mums jāsaka stūbī. Nu, vot, es jums tagad teikšu, jums jāsaka. Pirmkārt, tā, kur mēs bijām pirmā vietā, tas mums bija... Es redzēju to. Titanika muzejs. Visu, ko gribēju redzēt. Kādas emocijas jums? Vai, tas ir tik grūti. Nē, man liekas, ka bija... Bija piesātināts. Nav grūti. Bija piesātināts. Titanika muzejs, nu, vēsturi, viņi neatkārtos. Bija vienkārši skaisti. Baigi skaisti un baigi instrumentāli labi pavadīts. Nu, bišķi pa laiks bija pa īsu. Bet, jā, bet vispār ļoti baudāms. Nē, mēs paspējām visu. Jā, mēs kā paspējām, jā. Es būtu pavadījis vairāk. Tu brauc? Tu jau var braukt. Tu jau mums netrauc. Jā. Bet galvenais brauc. Nu redz, tā, kas mums ir otrā vieta, mums bija... Nē, muzeju, Titanika muzeju rekomendēju. Rekomendēju. Es arī rekomendēju Titanika muzeju. Jā, ir ok. Jo tur ir viss ar skaņa sajūtām. Tas tā parādīts, ka tev paliek ļoti atmiņā. Tu tā ieeji tanī visā un ļoti labi iznākot ārā ir pēcgarš. Tur ir gaismas, tumsa, vējš, smarža, karstums. Tur bija 4D, varētu teikt, varēja izbaudīt. Nu, tā, lai tev paliek. Tā, lai tev galvā paliek vēl ilgi un fantastika vienkārši. Tālāk mēs bijām uz aleju, kur ir uzfilmēta filma. Nē, mēs jau bijām uz Goblin Park. Goblin Park, tā bāka. Jā, mēs bijām uz bāku vēl. Arī ļoti forši tāds pastaiga, superīgi forši pastaiga gar, tas bija Okeānkrasts, tas jau bija. Ir jūra vēl. Nē, tā bija ir jūra. Jā, tā bija ir jūra, pasakains skats, pasakaini pastaiga, ļoti forši. Nākamais mūsu apskats objekts šodien bija jau aleja, kur tika filmēta filma Game of Thrones. Troņu spēles. Ceļš saucās Dark Age. Jā, melnais žoks, jā, saucās šis, tā kā, šī aleja arī pasakaina fantastika, un gan jau, kad citā gaismā, drūmā vakarā, vai nu pieņemsim, jā, ir, teiksim, laukā mīgla, tas viss iztītos daudz episkāk un daudz krutāk. Nu, un pēdējā vieta, protams, Milža Dambis. Viņš latviski tā saucās, angliski viņš saucās, nezinu kā. Giants Causeway. Vot. Jā, un tas vienkārši varētu teikt, ka pielika super punktu šim vakaram. Bet vēl ne līdz galam pielika punktu. Mēs iebraucām tādā pilsētiņā kā Bušpils. Un pavakriņojām superīgā restorānā. Vienkārši ēdieni bija vienkārši superīgi, ļoti garšīgi. Nebūs lēti. Un nebūs tur lēti, bet mēs noteikti rekomendējam šo restorānu. Jā, es pielikšu arī klāt bildes un jūs redzēsiet un lokāciju, kur tas atrodās. Fantastiska atmosfēra, fantastiski garšīgi, ļoti laba apkalpošana, ļoti labs servis, ļoti augstā līmenī. Un noteikti pagaršojiet saldo ēdienu, kas bija pudiņš, tieši īru nacionālais saldais ēdiens, tradicionālais, jā. Tiešām. Sticky toffee pudiņ. Sticky toffee pudiņ. Baigi, afigēni labs. Nu, vienkārši tāds nebija nekad ēst. Ja jau es saku, ka garšoja, jā? Es pieļauju, ka viņš tāds šeit ir tikai Ziemeļīrijā. Nē. Tas ir kā īru. Nu, jā, bet ļoti labs. Ļoti labs. Nu, tagad tā. Tagad dodamies mēs 4 stundu pārbraucienā. 4 stundas 22 minūtes. Jā, 4 stundas 22 minūtes līdz Galvējai. Tālūk, tā kā droši vien, ka rīt no rīta pieslēgšos, šodien jau vairs ne. Un, protams, ka turpināt skatīties, liekiet laikus, komentējiet, jautājiet, iespējas mums ir daudz, redzējām daudz, emocijas mums ir daudz. Tā kā paldies, ka skatījāties un
Sekojiet līdzi. Čau visiem!